Tad 72. gada inventarizācija, 93. gada fiksācija. Dokumentāla liecība par to, kāds sākotnēji izskatījies Kuldīgas Rātsnams un tā interjers, nav saglabājies daudz. Lielajā zālē vēl šur tur ir 1860. gadā liktie logu rāmi, bet daudz interjera elementi radīti vēlākos laikos. Mēs paliekam uz 20. gadsimta sākuma periodu un, protams, pielāgojam arī vajadzīgajai funkcijai. Katrs uzslāņojums arī ir vēsture un mums nav nekāda tiesība iznīcināt to vēlāko laiku vēsturi. Lielās zāles griestu atjaunošana bija plānota jau agrākos gados, tomēr naudas trūkuma dēļ iecerē atlikta. Nu, griestu gleznojums jau pabeigts. Krāsojums, ģeometriskais dalījums, arī frīzēs esošie dekori izveidot no jauna. Daļēji interpretācija, piemēram, tur ir redzams vairāk vai mazāk oriģināli atsektais fragmentiņš. Šis projekts konkrētais ir 1993. gadā izstrādāts, kādiem būtu jāizskatās griestiem. Paredzēts atjaunot vienu krāsni, bet divas pārbūvēt par kamīniem. Īpaša vērība tiek pievērsta koka priekšmetiem un detaļām. Kas ir trupējis vai tāds bojāts, tas tiek nomainīts ar autentisku izstrādājumu. Viss tiek krāsots ar lineļas krāsām, tad imitējot šo koka tekstūru ar ādarījuma tehnikā. Rekonstrukcija nenotiek tikai galvenajā, bet arī tai pieglošajās ēkās. Tās tiks pielāgotas biroja darba vajadzībām, transportu un inventāru novietnē. Paralēli tiek ierīkots pazemes komunikācijas. Rātsnams būs pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lielā ēka varētu būt gatava uz 1. novembri. Faktiski viss objekts domāts pabeigt nākošā gada janvārī. Projekta īstenošana izmaksā vairāk nekā 1 miljonu latu. Finansējumu izdevies piesaistīt no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.